Kaut ko jau vajag arī mazliet pafilmēt, bet īstenībā Evorā ir tik karsts, ka neko negribās. Ne filmēt, ne staigāt, tikai sēdēt ēnā, dzert kaut ko augstu. Viss. Es vispār neciešu karstumu, tu man tas besī. Oi, vēl tās motobraukšanas drēbes biezas. Lai gan ēnā, kad uzpūš vējiņš, ir patīkam, bet tā tur laikam. Reku tur. Jāiet skatīties tikai vai nav maksa. Tie jau zina, kā tas ir. Vienīgais pozitīvais moments nāca meiteni pretī un vienkārši iedod mums pa brīvu 4 augstus aliņus. Tātad mēs stāvēsim pie baznīcas un dzersim aliņu. Tas jau baigi. Arturs saka, ka tā drīkstot. Tas ir, ja es teiktu, galvenais ir nepiedzērties. Nu jā, laikam. Labi, bet te ir ēna no saulē vispār, vējiņš vēl te uzpūš. Tā kā tā ir arī pozitīva momenti. Gājām uz citu baznīcu, ieraudzījām šo un pienācām tagad pie šī. Kad jau saulē tas ir vispār. Nē, es nav karstumu cienītājs. Es tomēr tad labāk vēsums. Tas ir viennozīmīgi. Heinekens, jā? Jā, nezdevīs nepaļāk. Te izskatās, ka te puspilsēta dzer brīvo aliņu Heineken. Jā. Bet, akcija ļoti laba, vēs aliņš bija labs. Jā, viņam iekapā. Nu, pagaidzi iekapāšu vēlāk. Te arī skaisti. Un ar ko šī vieta man paņem? Pagaidām nav turistu bari. Nē, ir daudz omalīgi mazu ieliņu. Skaistu laukumiņu. Man šķiet, ja es neko tagad neputrojos, bet tas man vakarā viesnīcā jāpaskatās. Nu, kā te ir? Te mēs uzbliezām augšā, man liekas, par šito ieliņu. Frančesiņu, varbūt tu gribi atkal. Nē. Nu, jā. To, ka šī nav turistiska vieta, mēs nospriedām ar manīti arī pēc tā, ka te nav, mēs neesam vismaz redzējuši pagaidām nevienu magnētiņu un breloku veikalu. Nu, vispār suvenīru veikalu. Oi, šitā blūzīte ir tā neko, kā tev šķiet. Arturs tik grib šopingot. Oi, šitie portiki, tas ir tā izsvētība, tik karstā dienā tā tiešām ir svētība. Te ir kaut banka, reku, apsargā policija. Tā. Es gribētu laikam kaut kur bišķiņ tā kā reku, kaut kādu kafejnīcu. Pašteldienā te varbūt tu gribu uzvēst. Skaists laukums. Bet es jau neko neteikšu, ka man viss patīk daudz labāk, ja nebūtu tik karsts. Citādāk to es tagad teikšu laikam katrā fragmentā. Neliels šopings. Arturs jau kā ieraug kādu veikalu, tā viņam uzreiz jādodās iekšā. Es meklēju ēnu visu laiku. Un ko varētu nofilmēt un nobildēt. Patīk. Nevar man patīk vēl vairāk, ja tu būtu vēsāks tas laiks, citādāk ļoti karsts. Bet to jau es laikam saksim pirmo reizi. Jā, un šī ir iela, kur mēs beidzot atradām suvenīru bodītes. Ir magnētiņi, viss var skatīties. Ir dažas lietas, ko es esmu noskatījusies, bet es laikam pirkšu mazliet vēlāk kaut kur citur.
No korķi daudz visādi izstrādāju. Maki, somas, penāļi. Jā, viss kaut kas pilsvalds, pat kurpes, cepures. Jā, bet man kaut kā... Man kartiņas arī. Paliknīši, no? Nē, es negribu. Man nepatīk. Man kaut kā neuzrunā tas korķis. Es nezinu. Man vienīgi uzrunā tie palikņi, kur ir tā flīzīti iekšā. Jā. Varbūt tu gribi korķi keponi, reku. Es gribu ēnu. Dodiet man lūdzu ēnu. O, ēna, reku ir ēna. Ak, diemņās. Kāds te templītis. Tāpat tā kā Rumānijā tā bija. Kas tad? Alba Jūlija. Alba Jūlija, jā, tur arī bija viss ar Svēto Romu saistīts. Īstenībā ļoti interesanti vieta. Jā. Nu, iesim skatīties, kas tas tāds ir. Un kas tas tāds nav. Jā, no aliņiem mēs ievērojam, ka viņi visi lielākā daļa dzer Superbock. Mēs nomēģinājām, pamēģinājām Lisabonā, bija labs tāds viegls aliņš. Tā kā ja kāds ir Portugālē, tad droši Superbock var pirkt. Lai gan mēs nav aliņš pečuki. Vīniņiem te vispār ir fantastisks cenas. Es katru vakaru kaut ko degustēju. Tad mēs te atveram kaut kāds skatu laukums Miradoro atkal. Bišķi ātrāk, tāpēc, kad satiksme šeit ir ļoti tāda minimāla, tā kā Grieķijā. Ceļš ļoti labs, bet mašīnas nav daudz. Portugāli izbraukt, pēc ceļš ir labs. Jā. Bet, tā ir tāda jautrība. Kā Portu Lisabonā nav. Nu, jā. Tās piekrīt. Varbūt šis ir maršruts veciem cilvēkiem. Šis ir maršruts, kas grib kaut ko apskatīties. Citu no Portugāles. Portugāla jau nav tikai Lisabona un Portu, jā. Tad tev aizbrauc arī uz Dženovu dzer vīnu vai kaut kur citur dzer vīnu un neko nedara. Jā, tā. Tagad, draudziņi, kā mēs ejam tālu uz leju. Jā, laikam. Redzēji, korķis koks, redzēji? Jā. Skaties, vai? Jā. Tev ir zirviņi. Jā. Galvenais, ka ieliņā ir ēna, bet prātīgi te var būt arī slidīgi. Tie bruģis un akmeņi te visu laiku ir diezgan slidīgs. Šeit ir viss pilns. Apskaties, ar motoriņu. Jā, varbūt tu arī var nogriezties. Jau, protams, nekā to nav. Jau var ieķerties. Ir bišķiņi. Tā. Naktsmītnes mums ir atrasts. Tad mēs ejam atpakaļ uz Mocīti un dosimies uz naktsmājām. Izdomājām, ka nebrauksim līdz pašai Tomārai. Nonakšņosim mazliet pirms Tomāras. Un tad rīt no rīta, kad būs vēsāks, tad mazliet pastaigās pa Tomāru. Jo es nezinu, cik ir grādi. Pirmīt es iečakojos Polāru stepā, rādīja 34. Nu, man tagad liekas, ka tas saulē toči kā 40 uzkars no ēnā un ja uzpūš vējš, vēl ir ciešami. Pirmā nedēļa bija. Bet man ir rokas sapampuši jau no tā karstuma. Pirmā nedēļa bija augsts. Jā, pirmā nedēļa augsts un lietus un tagad uzreiz bāts un šitāds karstums. Es vidos cietoks uz bērnu. Jā. Nu, tur. Man te būs pīkstuls jāliek virsū. Reka, mūsu draudziņš arī stāv. Cerams, ka būs atzīstis, jo arī bija uzkarsis diezgan pamatīgi. Arturs teica, motors tik karsts, ka roku nevar pielikt klāt. Jā, bet tu rādīji, ka nav. Nu jā, bet nu.
O, jā, kaut kas tur. Pažarnieki. Viss kas. Bet viņiem pažarnieki brauc ar tām mašīnām, es domāju, tie tā kā tāda glābšanas darba. Tur kaut kas. O, kas tur ir noticis? Kaut kas tur ir. Kaut kādā vārda. Mocīts tas nav tur, kur zem nevaļājās. Varētu būt. Mēs arī apskatīt, to arī apskatīties uzfilmu. O, es kaut kā negribu tādas lietas, bildēt un jā, bet tur kaut kas ir atgadījies un izskatās, ka diezgan nopietni. 30. māja rīts, esam Tomārā. Nāksim skatīties klosteri. Arturs jau mani komandē no pašā rīta jau. Un rīts ir patīkams, bet šodien sola arī ļoti karstu dienu, vietām pat 35 grādus. 32. Un Koimbrā pat 35, un tas nozīmē, ka saulē noteikti uzkarsīs vēl pamatīgāk, tā kā būs grūta diena. Mēs mazliet esam pamainījuši arī maršrutu. Principā teorētiski varētu teikt, ka no šodienas lēnām iegrozīsies uz māju pusi. Ļoti lēnām. Skats uz Tomāru. Te īsti arī nevar saprast, kur ir vecpilsēta. Tur tas kaut kas vēl? Tad augšā cietoksnis, te ir vecpilsēta. Tad apkārt Ne, kaut kāds baznīca ir arī lejā. Mūrs, jā. Apkārt apskaties, Jā. Mūrs, redzi, tur augšā iet. Tur mūrs bija. Šitas mūrs, bet tur arī redzi mūrs iet. Es te redzu, bet vai... Tu nesaproti. Jā, īpaši redzu, bet neredzu. Labi, ejam skatīties, kur te ieeja un kas te nu vispār notiek. Arturs man atkal nokomandēja, ka es neesmu pateikusi, ka šodien Portugālē ir svētku diena. Korpus Kristi. Tāpēc mums paveicās, ka satiksme ir ļoti minimāla. Jā. Bet nu no rīta tad parasti jau visi brauc uz darbu un tā kā... Jā, skatīsimies, kā būs tālāk. Šī ir Tomāras pils, Castello. Te vismaz mazlietiņās vēl var pastaigāt bez biļetes. Man liekas, ka tālu mēs tur baigi netiksim. Bet uz to klosteru, ko ir dibinājis Templiešu ordeņa lielmestars, būs vēl jākāp. Jā, redzi, te jau vārti, tālāk mēs nekur netiksim. Bet, nu... Es domāju, ka tur no tās puses... Skaties, vienalga. Apsakādi, tu veci... Ir tā vērti. Viduslaika. Jā, pasties. Un te ūdens noteikti bija arī ielaists. Nu, gan jau. Arī... Kā jau tas pilim bijis. Laist. Man tik komandē uzfilmē. Es domāju, ka mēs tur noteikti tiksim iekšā no otras puses. Iesim skatīties, kur ir tā ieeja. Šitas baļais, ka šitien varēja tikai uziet augšā. Vienīgais ceļš. Nu, es nezinu, vai vienīgais, bet ceļš. Kādreiz. Nu, tu domā tad, kad šī pils pildīs savas funkcijas. Te jau zied liepas, tā smaržo. Mēs braucām, mēs arī domājam, kas tik skaisti smaržoja. Arturs teica pēc medus. Un tad jau noteikti tās bija arī liepas, bet, nu, māja beigās liepas. Tas man... Nu jā, bet ļoti skaisti smaržo, nu tā, kad... Tā, ejam skatīties, kur te ir ieeja, vai te vispār var nopirkt biļetes. Nekad nebija domājis, ka kaut ko tādu saskaršos, bet nācām, braucām. Turisti atbrauc autobusiem. Te ir vēl turisti ar autobusiem atbraukuši, pienākam. Un kirdik. Streiko. Un viss. Varbūt streiks ir beidzies. Ai, nu neko, tas būs jābrauc, jāiet tālāk. Jābrauc. Nobraucām lejā uz pilsētu, pastaigāsim pa pašu pilsētiņu nedaudz. Nav liela, apskats objekti man te nav daudz. Sameklēt, atrast. Bet, nu, papētīsim. Dažas interesantas baznīcas. Ja jau mēs esam te ieradušies, tad būtu žēl braukt prom vienkārši tāpat, bez nekā, vai ne, Artur? Jā. Nezinu. Kaut kāds fabrītis te ir bijis. Es kā vienmēr esmu sataisījis tādu maršrutu, ka mēs iztaigājām visus pakušķus
kur neviens turists neiemaldās. Un daļēji arī Arturs iejaucas manā maršrutā, jo viņam vienmēr ir tas teksts, ejam te būs īsāk, vai ejam te arī var iziet. Te interesantāk. Jā, un tad mēs kaut kur iemaldāmies, un vai mēs te tagad tiksim ārā, fig viņi zina. Bet smuka vieta šī ir. Tad kaut kāds vecais tilts. Taciņi iet, bet cik tā un kurp viņi mūs aizvedīs, to mēs īsti nesaprotam. Vismaz es tagad nesaprotu, mēs te iziesim, vai mēs te neiziesim. Nu, ja neiziesim nekas, iesim atpakaļ. Bet vieta ļoti skaista. Nu, tas vispār, man liekas, Portugālē ir raksturīgs, kad, lai cik neliels miestiņš būs, varbūt tur no apskats viedokļa arī nav nekā īpaši, ko redzēt, bet viss ir sakops, tāds omulīgs, tāds, nu, ļoti patīk. Jā. Karaliskās. Šoreiz tomēr laikam Arturam neizrādījās taisnība, mēs netiekam, jā. Karaliskās pīlītes. Karaliskās pīlītes. Mums ir jāiet atpakaļ. Es redzēju šitās pīlītes. Īstenībā ļoti patīkama pilsēta, paskaties. Tad tiešām daudz tādu patīkamu stūrīšu. Mums tagad pāri tiltam. Griežam. Es negribēju, pasties, cik skaisti. Žēl, ka tas konvento ir slēgts. Kur? Jā. Jā. Tas nav tā kā gārnis, kaut kā dzērvi, jā. Ko viņas ir darbinājuši? Tas kaut kāds dzirnās tās ir, jā. Jo vairāk mēs pabraukājam pa Portugāli, jo vairāk es teikšu, ka man nelielās mazās Portugāles pilsētiņas patīk daudz labāk nekā Portu vai Lisabonu. Mājīgāk, mierīgāk. Un, kas zina, varbūt pat arī autentiskāk. Tādi interesanti apskats objekti, ļoti daudz tādu omulīgi stūrīši, atpūtai, kur pasēdēt, vienkārši pastaigāties. Tomēr ļoti patīkama pilsēta. Gājēja ieliņa ar suvenīru bodītēm. Tā nav. Nu, vēl nav daudz, kas vaļā vēl. Vēl nav daudz, kas atvēries. Jā. Visi templierieši kustiem. Mēs mazliet pastaigājuši esam. Dosimies atpakaļ uz motu un brauksim uz Koimbru. Tur visādas paralēlās ieliņas šaurās nezēras. Šitas vairāk nav tik vērts. Jā. Bet pilsēta ļoti omulīga, tiešām ļoti omulīga. 200 gadu robežā šitas ir celts. Patīs pocās atklājumi. Nav kaut kāds svētku dievkalpojums saistībā ar to. Mēs pat staigājam un ar Arturu spriežam, ka drīz mums šī viesmīlīgā valsts ir jāatstāj. Šodien nē, bet varbūt rīt vai parīt mēs jau pametīs Portugāli.
un gribas braukt atkal. Jā, te ir daudz, kas neapskatīt. Jā, ļoti daudz kas. Bet arī visur ir Grieķijā daudz, kas Nu jā, jo laikā mēs esam ierobežoti. Bet tāpēc jau arī ir maršruts, ka tu uztaisi maršrutu, tu zini tos galvenos pieturas punktus, kurus tu noteikti gribi redzēt. Nu, protams, ja nu vienīgi kāda streika dēļ nesanāk, ka tu tomēr viņu neredzi. Un tad ir kaut kas tāds, ko tu pa ceļiem apskati nejauši. Tad ir arī tādas lietas, ko mēs esam izmetuši ārā no maršruta, tāpēc, ka ir bijis lietus, tāpēc, ka tagad ir baigais karstums. Varbūt arī tāpēc, ka arī nogurums mazliet jau sāk uzkrāties. Vai laika ierobežojums. Nu labi, laika ierobežojums mums it kā nav, bet nu bezgalīgi tu ceļot arī nevari. Nu tā kaut kā. Jā, varbūt tās, kad Ziemeļ Portugāla ar Ziemeļu Spāniju kaut kā jāpaņem kopā. Portugāla, Spānijas pierobeža. Dienvidi man nevelk. Algarve noteikti nē. Ja nu vienīgi kaut kas nostāk no krasta, nu, kur nav tās pludmales un tās visas atpūtnieku pilsētiņas. Neko nedarīt un vīnu dzert. Nu jā, un mēs to satiksme uzreiz bija tik ļoti saspringta. Sastrēgumi sākās. Nu jā, redzēs, tagad mums ceļš būs arī cauri Dienvidu Spānijai. Nu redzēs, kā būs tur. Cik ļoti mums tur patiks. Nezinu, jāapskatās Google. Google mums visu pateiks priekšā, kas tāda ir. Nu tā. Te kaut kur mums ir motis. Tur, es pieminēju. Jā. Labi, ejam, braucam tālāk uz Koimbru.